burvju globus. Saki man lūdzu, ar kādu valsti mēs tūdaļ sazināsimies? Īrija. Mija? Meilor. Priecājos jūs redzēt. Brīnumainos svētku laiks beidzot ir klāt. Šis ir mans mīļākais laiks. Vasarā par mani neviens nedomā, taču tagad gan. Bērni sūta man vēstules, dzied dziesmas par mani, un daži pat ierodas pie manis ciemos, kā jūs, piemēram. Starp citu, šodien manā rezidencē ir daudz citu ciemiņu. Tūlīt mēs viņus apciemosim, bet tā, lai lieki viņus netraucētu. Mana sunīta Selfija ir tāda izgudrotāja, ieraudzīja bildes ar bērnu dzimšanas dienas svinībām un izlēma uzrīkot tādus pašus svētkus arī savam draugam Jenotam. It kā viņi tiešām zinātu, kad Jenots ir piedzimis. Nu ko, paskatīsimies, kā viņi tur svin. Lūk, Jenots, svētku vaininieks. Kādi tad viesi ir ielūgti? Bet, protams, jautrās vāveres, kur gan bez viņām. Brāļi truši arī ir šeit, uzklupuši burkāniem, un Sesks izskatās, ka vēl nav izlēmis, ko nogaršot. Es pagaidām arī nezinu, kādu cienastu izvēlēties. Pūce sēž un groza galvu, bet papagailis Rikijs laiku velti netērē, jau ir atradis kaut ko, kas viņam garšo. Nu ko, Selfija? Esi apmierināta ar svētkiem? Varbūt vēl uzrīkosiet dejas? Leopold, mīļais runci, tu mums esi pats nopietnākais, pats prātīgākais. Pieskati lūdzu ciemiņus, lai mana virtuve paliktu sveika un vesela pēc tādas dzimšanas dienas. Tagad mēs dosimies uz pārbaudes centru. Jūs taču gribat uzzināt, kā mana brīnumierīce novērtēs jūsu sasniegumus. Vispār jau man šeit ir nevis viena, bet veselas 3 brīnumierīces. Lūk, šis ir senais brīnummērītājs. Tas rāda rezultātus sniega globusā. Bet šis ir burvju karuselis. Te mēs varam redzēt atzīmi šajā vietā. Savukārt šī pati lielākā ierīce rāda labos darbus un sasniegumus zaļā krāsā, bet nedarbus sarkanā. Nu ko, kur mēs šodien novietosim jūsu grāmatu? Domāju, ka te. Sen neesmu izmantojis šo brīnummērītāju. Ceru, ka šoreiz neviens no Selfijas meža draugiem nav pārgrauzis tam vadus. Tā vienreiz atgadījās. Šoreiz viss ir kārtībā. Brīnummērītājs strādā. Nu ko, ķersimies klāt? Mija, tev ir 8 gadi. Tātad, tagad mēs pārbaudīsim, kāda ir bijusi tava uzvedība. Devītais līmenis. Lieliski! Cik patīkami redzēt tik augstu rezultātu. Tagad mani interesē tavi sasniegumi mācībās.
10. līmenis. Augstāk jau nav iespējams. Es tā lepojos ar tevi. Kurš tad ir nākamais? Melor, tev ir 4 gadi. Ko brīnummērītājs teiks par tavu uzvedību? Deviņi. Tev ir gandrīz ideāla uzvedība. Esmu ļoti apmierināts ar tevi. Tagad pārējām pie sasniegumiem mācībās. Desmit. Lielisks rezultāts. Tev ir izcils spējas. Pārbaude ir beigusies. Tūlīt kvadroniņš paņems jūsu grāmatu un aiznesīs to uz biblioteku, kur glabājas visu pasaules bērnu grāmatas. Nu ko, ejam tālāk? Dāvanu zālē dienu un nakti norit darbs. Labi, ka mani palīgi nekad nenogurst, jo mums jāsagatavo milzīgs daudzums dāvanu visiem plašās pasaules bērniem. Man ir arī īpaša dāvana. Ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Es jums to parādīšu. Tā atrodas īpašā telpā. Un, lai tur nokļūtu, mums vispirms jāaiziet cauri ledus telpai. Te man ir sniegpārsliņu paraugi, te lāstekas, bet tur leduspuķis. Lūk, arī brīnumainais ledus spogulis, kurā var paskatīties, kā jūs pavadāt laiku, ar ko nodarbojaties. Paskatīsimies! Šī bija īpaša diena, vai ne? Jūs esat tik mīļi bērni. Jūs tik interesanti pavadāt laiku. Cik gan veikli tev viss padodas. Tā ir tava mīļākā nodarbe. Redzu, ka jums patīk ceļot. Cik labi, ka tu nodarbojies ar dejošanu. Redzu, ka tev patīk sports, tas ir apsveicami. Tu esi lieliska vecākā māsa. Oho, kādam ir ļoti laba apetīte. Tagad ienāksim manā slepenajā zālē. Te tā ir kopējā dāvana visiem mūsu planētas cilvēkiem. Šajā burvju lādē atrodas zvaigžņu putekļi un saules stari, svaiga vēja un pirmā sniega smarža, mūzikas skaņas, putnu čivināšana un jautri smiekli. Tūlīt tā atvērsies, un pasauli pārņems labsirdība, mīlestība, gaiši sapņi un cerība uz labo.
lokomotīvas skaņa. Jā, man tagad ir dzelzceļš. Viss ir gluži kā īsts, gan sliedes, gan vilciens. Tikai pasažieri ir īpaši. Šobrīd visticamāk mūsu jautrā kompānija sēstas vagoniņā. Vajadzētu uz viņiem palūkoties. Protams, tā arī ir. Viņi dosies uz ledus ezeru, raudzīties uz sniega dzirnavām. Selfija, pagaidi nu. Es redzu, ka esi nopietni sagatavojusies ceļam. Jūs dodaties prom uz ilgu laiku? Var paskatīties, kas tev tur ir? Mūs visus tas interesē. Skaidrs. Svētki turpinās. Bet kas tad tas? Slidas? Tad lūk, kāpēc tu man vakar lūdzu parādīt, kā es māku samazināt priekšmetus. Jūs gribat slidināties pa ledus ezeru? Nu, pamēģiniet. Labi, ka jūs visi esat maza auguma un pūkaini. Nebūs sāpīgi krist. Es arī tūlīt došos ceļā, palīdināšos virs pilsētām un ciemiem, paskatīšos, kā ir izrodātas mājas, ielas un laukumi, papriecāšos no augšas par daudzkrāsainajām gaismiņām un vēlreiz kopā ar visiem izbaudīšu svētku noskaņu. Nu ko, mums ir laiks atvadīties. Mija, Meilor, novēlu jums visu to labāko nākamajā gadā, lai katra diena ir prieka pilna, un neaizmirstiet iepriecināt savus tuvniekus ar labu uzvedību, jauniem sasniegumiem un skanīgiem smiekliem. O, Leopold, viltīgais runci, tomēr panāci savu. Es domāju, ka esi vilcienā, bet tā vietā esi ietrausies manās ragavās. Ko lai dara? Negrīzīšos taču atpakaļ. Lidosim kopā ar Leopoldu. Uz tikšanos!